Labdien! Vai jūs esat dzirdējuši par Pēteri Parkeru? Pēters Parkers. Tā viņu sauc. Anna ir dzirdējusi. Pēters Parkers piedzima 1962. gada 15. augustā, kad Stens Lī un Steves Ditko Amazing Fantasy žurnālā pirmo reizi publicēja savu izveidoto tēlu Zirnekļa cilvēks, kā jau Anna teica. Viņa bija dzirdējusi. Kopš tā laika Zirnekļa cilvēks ir kļuvis par vienu no populārākajiem komiksu un filmu supervaroņu tēliem. Tas ir stāsts par puisi, kuram laikam notika gluži tā kā Rebekai, jo viņa man stāstīja bērnu nodarbībā, kad viņai esot gultā uzbrucis zirneklis iepriekšējā nedēļā. Un arī tajā stāstā šim Pēterim uzbruk zirneklis, un viņam iekoda, un tad viņam piemitā superspējas, kuras viņš vēlāk izmantoja, lai cīnītos pret dažādu veidu ļaunumu pasaulē, pret kriminālu pasauli. Un vēl arī citi daudz supervaroņi ir. Tur Batmans, Hulks, Supermans, Robins Hoods un daudz citu tēlu, kur dzīvo tikai cilvēku fantāzijā un uz ekrāniem. Un tas rada jautājumu, kāpēc cilvēkiem tas ir saistoši? Kāpēc ir interesanti šādi tēli, supervaroņi? Un kāpēc supervaronis vispār ir tieši tāds, kā viņš ir? Tāds, kas glābi cilvēci, kas palīdz apspiestajiem, kas cīnās pret ļaunumu. Kāpēc supervaronis ir labs? Bērnībā puiši parasti sapņo par to, ka varētu izdarīt kaut ko tādu īpašu, ka viņus uzskatītu par varoņiem, kādu varonīgu darbu, un visi viņus ievērotu, un visi zinātu, jā, ar viņu mēs, un vecāki teikt, ar viņu mēs lepojamies. Nu, varonis, jā. Tādā labā nozīmē, protams. Un kā lai šis puisis zina, kas tad viņam ir jādara, lai viņš kļūtu par varoni? Ja no visas sabiedrības acīs, tad vismaz savu vecāku acīs sākumā, un varbūt vēlāk kāds glītas meitenes acīs kļūt par varoni. Izklausās jauki. Kā to var zināt, kas vispār ir varonis? Vai tas ir cilvēks, kurš aiziet bojā, glābjot citus no degošas ēkas? 18. gadsimtā rakstnieks un tāds domātājs, politiķis arī Jonathans Swifts rakstīja: tas, kurš izceļas tajā, ko mēs vērtējam, mūsu acīs šķiet kā varonis. Varonis ir tas, kurš izceļas ar to, kas mums šķiet vērtīgs, kas mums šķiet kaut kas īpašs. Citiem vārdiem, mēs paši definējam to, kas ir varonis. Un dažādās kultūrās tas vienmēr ir bijis atšķirīgi. Kas tiek uzskatīts par varoni? Un šodien es vēlos kopā ar jums apskatīt tematu, kā Bībele ir mainījusi to, kas rietumu pasaulē tiek uzskatīts par varoni, jeb mūsu kultūrā. Kā Bībele mainīja to, kam mēs ticam, kas ir varonis. Uz šo tematu man pamudināja grāmata, kur sarakstījis kristietis un tāds misionārs, indietis, Višals Mangalvadi. Višals Mangalvadi ir sarakstījis tādu darbu, kur nosaukums ir grāmata, kura veidoja tavu pasauli. Kā Bībele radīja rietumu civilizācijas dvēseli. Šī grāmata ir par to, kā Bībele ir ietekmējusi mūsu kultūru dažādos veidos. Un tieši šī nodaļa, ar kuru es vēlos jūs šodien iepazīstināt caur savu uzrunu, tā saucas varonība, kā sakautais Mesija iekaroja Romu. Iesākumā, lai saprastu to, kur mēs esam šobrīd, 2024. gadā, mums ir jāatskatās uz vēsturi, un mēs skatīsimies uz 2. tūkstošgadi mūsu pasaules, un īpaši mūsu rietumu kultūras vēsturē, un uz 2 notikumiem šajā tūkstošgadē. Viens notikums bija tūkstošgada sākumā, 1099. gada 15. jūlijā. Vai jūs zināt, kas tad notika? 1099. gada 15. jūlijā. Es jums pateikšu priekšā, tas bija militārs konflikts.
tāds starptautisks liels militārs konflikts, lielākais šīs 1000 gadu sākumā. Un tas notika Jeruzalemē, un tur kristīgās Eiropas krustneši no dažādām Eiropas vietām. Viņi bija ilgi karojuši, un beidzot viņi iekaroja Jeruzalemi, kurā dzīvoja musulmaņi. Un tad, kad viņi to iekaroja, lai atbrīvotu šo Jeruzalemi no musulmaņiem. Viņi nogalināja gandrīz visus tās iedzīvotājus, visu izmet ārā, un tad Jeruzalem bija iekarota. Un otrs konflikts, kas notika, starptautiskais konflikts, ar ko noslēdzās 1000 gadi. Vai jūs zināt, kāds tas bija? Tas notika Kuveitā. Un tur notika tāda operācija Tuksneša vētra. Manuprāt, neesmu pierakstījis gadu, bet kāds 1991. vai 2. gads kaut kur tā. Un tur arī bija sanākuši kopā internacionāli karavīri no dažādām Eiropas valstīm, protams, Amerikas. No amerikāņiem visur savas intereses, tas varbūt drusku cits tās. Protams, ka tur bija arī šīs intereses, bet viņi bija sanākuši, lai atbrīvotu Kuveitu no musulmaņiem, lai atbrīvotu Kuveitas musulmaņus no Irākas musulmaņiem. Bet tad, kad viņi to atbrīvoja, Kuveita palika brīva valsts. Viņi tur neiznīcināja visus iedzīvotājus. Protams, bija karš, kāds arī tika nogalināts, kā jau tas karā notiek. Un, kā jūs teicat, tur arī bija, protams, kādas citas intereses, bet tomēr viņi bija sanākuši, lai atbrīvotu. Nevis, lai nogalinātu vienkārši. Protams, ka katrai valstī joprojām mūsdienās primāri ir savas ārpolitikas intereses, bet kāpēc mēs, kā nācijas, rietumu pasaulē sagaidām, ka civilizētās tautas dosies palīgā apspiestajām, lai tās atbrīvotu, nevis lai apspiestu vai nogalinātu? Kāpēc mēs sagaidām? Kāpēc tas ir tas, ko mēs gribam? Kāpēc mēs uzskatām, ka tas ir normāli? Kāpēc mēs negribam, lai pasaules lielvalsts vadītu tādi varoņi pasaules vēsturē, kā Aleksandrs Lielais, vai Cēzars Augusts, vai Adolfs Hitlers, kuru mērķis būtu iekarot pēc iespējas vairāk valstis? Kāpēc mēs rietumu kultūrā nevēlamies šādus varoņus? Salmana pamācībās 16. nodaļā, 32. pāns. Salmana 16.32 ir rakstīts: pacietīgais ir labāks nekā stiprais. Un kas ir kungs pats pār savu garu un sirdi, tas ir labāks par to, kas iekaro pilsētas. Pacietīgais labāks nekā stiprais. Un ja sākumā tur es domāju par to, par ko domā šie mazie jaunie zēni, par ko viņi sapņo, tad man šķiet tas ir tas, par ko sapņo katrs vīrietis, īsts vīrietis. Kā būt tam, kas ir aprakstīts šajā pantā, kā būt tam pacietīgajam. Un kā būt tam, kas ir kungs pats pār savu garu un sirdi. Un kā šeit teikts, tas ir labāks par stipro, tas ir labāks par to, kas iekaro pilsētas. Tas, kurš spēja valdīt pats pār savu garu un sirdi. Bībelē tāds varoņu saraksts ir atrodams vēstulē Ebrejiem, 11. nodaļā, un tur no 13. panta par šiem Bībeles varoņiem ir rakstīts: šie visi ir miruši ticībā, apsolītās lietas nesaņēmuši, bet no tālienes tās redzēdami un sveikdami un apliecinājuši, ka viņi ir svešnieki un piemājotāji virs zemes. To apgalvodami viņi rādīja, ka meklē citu tēviju. Un tālāk 16. pantā, bet tie ilgojās pēc labākas, pēc debesu tēvijas. Šie ticības varoņi, Ābrahams, Īzaks, Jēkabs, Ēnoks, Noā vēl tur bija pieminēts. Viņi nebija ar mieru saukties par šīs pasaules varoņiem. Viņi nepiekrita tam, ko šī pasaule, kurā viņi dzīvoja, kas bija atšķirīga no tās pasaules un kultūras, kurā mēs dzīvojam. Viņi nepiekrita šīs pasaules standartam, šīs pasaules karaļvalsts standartam par to, kas ir varonis. Tad teikts, ka viņi meklēja citu tēviju, labāku vietu,
debesu tēviju. Un viņi redzēja un ilgojās, un savā dzīvē viņi izdzīvoja citu varonību. Bet kā tas ir ietekmējis mūsu kultūru? Skatoties tālāk vēsturē, kā attīstījās šī tūkstošgada pēc šī pirmā konflikta, par ko es stāstīju sākumā 1990. gadā, kas notika. Tur bija krusta kari, tad bija šie krustneši devās, viņi saprata, ka tur drusku pat raku tie kari sāk notikt Eiropā, un viņi devās uz jaunām zemēm. Iekarot jaunas zemes arī tad, kad attīstījās iespēja ceļot pa jūru. Un tad uz katra kuģa, tur bija dažādas valstis, Spānija, Portugāla, Francija, viņi sūtīja tos kuģus uz Dienvidameriku, uz Karību salām, un dažādām citām necivilizētām vietām, kā viņi toreiz domāja, lai no turienes atvestu zeltu, dārgumus, lai šīs vietas ieņemtu. Un tad uz katra šī kuģa bija karavīri un bija arī priesteris. Un pirmais no kuģa izkāpa priesteris, iesprauda zemē krustu un paziņoja, ka šī tagad ir kristīga zeme. Un šim priesterim sekoja karavīri ar zobeniem, kuri nogalināja, kuri aplaupīja un dažādas citas lietas darīja. Un tad vēl, protams, tālāk, tad, kad jau viņi tur bija tā kārtīgi palaupījuši un visu kaut ko, tad viņi šīs valsts kolonizēja, jeb padarīja par savām kolonijām. Piemēram, Anglijai ļoti daudz kolonijas bija, Francijai, Spānijai. Un šīs valstis, kuras bija pārākas kā Anglija, un arī kāpēc viņas bija pārākas, kāpēc viņām bija šis tehnoloģiskā attīstība, kas viņiem to bija nodrošinājis. Un patiesībā tas ir cits stāsts, bet arī patiesībā tā bija Bībele, kas bija ietekmējuši šo valstu attīstību, kāpēc viņām bija šādas iespējas. Bet viņas to izmantoja, lai kolonizētu citas valstis. Un tad, piemēram, Indija bija Anglijas kolonija, un sākot no 18. gadsimta, tur bija tā Britu galvenā vieta, Bengālijā, Indijā, un viņi valdīja tur, protams, lai gūtu sev maksimālo ekonomisko labumu, ne īpaši domāja par cilvēkiem. Un tad notika tur tāda katastrofa, kad bija arī lietus sezonas iztrūkums, un bojā aizgāja 10 miljoni cilvēki, bada nāvē, indiešu vietējie. Šīs valdīšanas, tādas ekonomiskās varas kāras rezultātā. Kā tas nākās, ka tūkstošgadi, kur iesākās ar krusta kariem un turpinājās ar koloniālismu, beidzās ar karu, lai atbrīvotu citas nācijas, nevis tās iekarot. Un kāpēc jebkurš Amerikas Savienoto Valstu prezidents, vai viņš būtu slikts, vai labs, vai populārs, vai mazāk populārs, viņš pat nevar iedomāties, ka drīkstētu atklāti iekarot Irāku un kļūt par tās karali. Atbilde ir tajā, ka Bībele aizvietoja rietumu kultūras ideju par viduslaiku iekarotāju varoni ar Bībeles varoni, tādu, kurš nes upuri citu labā. Klasiskajā grieķu romiešu pasaulē nekad nebūtu iespējams tas, ka tiek pasniegta Nobela miera prēmija, tāds īpašs pagodinājums sakautam Amerikas Savienoto Valstu prezidentam Džimijam Kārteram. Viņš bija sakauts, jo viņš nebija otrais uzreiz vēlēšanās. Viņš bija prezidents, pēc tam vairs nebija. Lai kļūtu par klasisko varoni, viņam vajadzētu veidot stratēģijas, kā atgūt varu, organizēt dumpi, veikt kādas slepkavības, cīnīties par savu varu. Un tā vietā Džimijs Kārters izveidoja Kārteru fondu, caur kuru rūpējās par maznodrošinātiem un neaizsargātiem cilvēkiem šajā pasaulē. Un starp citu, Džimijs Kārters visu savu dzīvi atklāti apliecināja, ka viņš ir kristietis, arī esot Amerikas Savienoto Valstu prezidents. Viņš bija prezidents, manuprāt, kādos 1980. gados. Bet grieķu varonis Aleksandrs Lielais, viens no nežēlīgākajiem iekarotājiem pasaules vēsturē, pavēlēja grieķu pilsētām sevi pielūgt kā dievu. Un tad, kad viņa vara jau gāja uz beigām, viņa dzīve gāja uz beigām, tad viņš novēlēja savu impēriju stiprākiem sekotājiem. Pretēji Jēzum, kurš teica, ka nevis stiprākie, bet lēnprātīgie un pazemīgie iemantos Dievu valstību. Romas varonis Cēzars Augusts, tad, kad viņš nāca pie varas, lai nostiprinātu savu valdīšanu, viņš nogalināja 300 senatorus un 200 bruņiniekus, kur tur bija apkārt, kur potenciāli varētu ieņemt varu. Tas bija tikai viņa valdīšanas sākumā.
Klasiskā ideja par varoņiem bija tā nostiprināta rietumu apziņā, ka vēl pat salīdzinoši nesen, 1000 gadus beigās, 18. gadsimtā Napoleons, viņš iedomājās, ka viņš ir līdzīgs Cēzaram Augustam, savā ziņā viņš arī bija. Viņš ļoti daudz valsts iekaroja un ierāva Eiropu nežēlīgos kara gados. Cilvēka apziņā varonis bija cilvēks, kuram bija vara valdīt pār citiem. Un tas ir pamats ne tikai Eiropā, bet arī hinduismā, islamā. Hinduismā arī šī ideja par varoni ir līdzīga, un tāpēc joprojām Indijā par vietējās varas vai pat valsts varas pārstāvjiem nav nekādas problēmas ievēlēt cilvēkus, kuri ir visiem labi zināmi kā kriminālas autoritātes. Tāpēc, kad viņam ir vara. Un tāpēc arī islamā tāds ekstremāli noskaņots musulmanis, viņš var būt terorists un vienlaicīgi arī varonis. Islamā varonis ir tas, kuram ir vara un kurš arī vienlaicīgi lūdz Dievu. Ja viņam ir vara un viņš lūdz Dievu, tas nekas, ka viņš dara to, kas mums nešķiet pieņemam. Viņiem liekas normāli un pieņemam viņu kultūrām. Cauri viduslaikiem baznīca savā ziņā centās apvienot bruņiniekus ar kristietību, lai savaldītu karavīru brutalitāti un nekontrolēto varu. Un dažādos vēstures posmos tas arī ar dažādām sekmēm izdevās. Bija tāds Anglijas karalis Artūrs, kurš iedibināja to, es arī šodien dzirdēju to vārdu, džentelmenis. Konstantīns teica tādu vārdu džentelmenis sākumā. Un kas ir šis džentelmenis? Gentleman, jeb jūtīgs, maigs vīrietis, tā varētu tulkot. Viduslaikos tas bija kaut kas tāds maigs vīrietis, bruņinieks bija, tur nebija nekas maigs. Viņam bija spēks, vara, zobens, un tā viņš arī savu varonību pielietoja. Jā, bet šis karalis Artūrs iedibināja šo, ka bruņinieks varētu būt džentelmenis. Nu, protams, tas nebija īsti varbūt tas, ko mēs šodien saprotam džentelmeņiem, bet tas bija jau solis ceļā uz to. Un sākoties reformācijai, garīdznieki arvien sāka pamatot uzsvērt to, ka Kristus piemērs nekādā veidā nav savienojams ar ideju par bruņiniekiem varoņiem. Reformatoru mācība par līdzināšanos Kristum kļuva par tiltu no viduslaiku varoņa uz moderno varoni. 1520. gadā Luters tika aicināts aizstāvēt reformācijas mācības imperatoru priekšā. Baznīca bija devusi dažādas garantijas solījumus arī iepriekšējiem reformatoriem, ka viņiem nekas nenotiks, ja viņi dosies pie viņiem aizstāvēt savu ticību, bet iepriekšējie reformatori lielākā daļa bija sadedzināti. Un, kad Luteram pienāca šis uzaicinājums doties uz šo Worms tiesu, viņš atbildēja šādi. Ja varmācība tiks pielietota, kā tas arī varētu būt, es nododu savu lietu Dievam. Viņš, kurš izglāba 3 jauniešus no degošā cepļa Babilonijas valdnieka priekšā, ir dzīvs un valda. Un ja viņš man neizglābs, mana galva nav neko vērta salīdzinot ar Kristu. Šis nav laiks, kurā domāt par drošību. Man jārūpējas par to, lai mūsu bailes no liecību apzīmogošanas ar asinīm nav par iemeslu evaņģēlija nicināšanai. Luters necentās būt par varoni. Viņš klausīja savai sirdsapziņai, kuru bija ietekmējis Dieva vārds. Viņš tajā brīdī nezināja, ka viņš uzsāk jaunu ēru un vispār pārdefinē to, kam rietumu pasauli ticēs par to, kas ir varonis. Klasiskā ideja par varoni sadūrās ar Bībeli, jo pirmais visaugstāk vērtē varu un spēku, kamēr Kristus varonis izcēlās ar patiesību. Citas karaļvalsts attīstīja varonīgu rīcību, kultivējot rasismu, iekarojot, apspiežot, arī izmantojot reliģiju, lepnumu un attīstot naidu. Jēzus parādīja, ka mīlestība ir augstākā debesu valstības vērtība, kuras patiesā nozīme tika atklāta pie krusta, pienesot upuri par citiem, taiskaitā saviem ienaidniekiem. Jēzus brutalitāti aizstāja ar mīlestību, lepnumu, ar pazemību, valdīšanu pār citiem, ar pašaizliedzīgu kalpošanu. Un viņš parādīja piemēru, apvalkot kalpu priekšautu, mazgājot kājas saviem mācekļiem. Jēzus mācīja, ka tieši tāda
ir debesu valstība. Viņš ir ķēniņš un kungu kungs, visa vara debesīs un virs zemes pieder Jēzum. Tomēr viņš atnāca nevis, lai viņam kalpotu, bet lai viņš kalpotu. Nevis, lai nogalinātu, bet lai dotu mūžīgo dzīvību. Jēzus mācības nebija kā šīs zemes guru, izdomātās gudrības, kur sēž savos zelta troņos un no viņiem nekad nenokāp. Jēzus mācības mainīja pasaules gaitu, jo viņš tās publiski izdzīvoja savā dzīvē. Jāņa evaņģēlija 13. nodaļā un no 12. panta mēs varam lasīt. Kad viņš, tas ir Jēzus, mācekļu kājas bija mazgājis, viņš paņēma savas drēbes un atkal apsēdās. Un tad viņš sacīja: vai jūs zināt, ko es jums esmu darījis? Jūs mani saucat mācītājs un kungs, un jūs pareizi darāt, jo es tas esmu. Ja nu es jūs kungs un mācītājs, esmu jūs kājas mazgājis, arī jums pienāks cits citam kājas mazgāt. Jo es jums priekšzīmi esmu devis, lai jūs darītu, kā es jums esmu darījis. Un vēl Mateja evaņģēlijā un 20. nodaļā ir apkopots, Jēzus apkopo šo domu. Un ja kas jūs starpā grib būt pirmais, tas, lai ir jūsu kalps. Tā kā cilvēka dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet ka viņš kalpotu un atdot savu dzīvību kā atpirkšanas maksu par daudziem. Pēc Jēzus pirmās atnākšanas, kad viņš atgriezās debesīs, bija izpildījis savu misiju, tad apostols Pāvils bija pirmais, kurš sāk sludināt vēsti par Jēzu pagāniem, par pasaules glābēju, kurš bija krustā sistais Jūds, pasaules mesiju, kurš tika pienaglots pie pazemojošākā romiešu izdomātā moku instrumenta krusta. Kā to vispār pasludināt pagāniem? Kā tas izklausās? Valdošajai grieķu romiešu kultūrai tas bija pilnīgi nesaprotami. Viņi nekādu nespēja ieraudzīt tur pasaules lielāko varoni. Un tāpēc 1. korintiešiem 1.21 Pāvils apraksta to, kā viņš to saprata, šo dilemmu, kas viņam bija jāpasludina tā laika kultūrai. Tā kā pasaule ar savu gudrību nav atzinusi Dievu viņa gudrībā, Dievs nolēma tos, kas tic, glābt ar muļķīgu sludināšanu. Kad nu jūdi prasa zīmes un grieķi meklē gudrību, mēs tā vietā sludinām krustā sisto Kristu, kas jūdiem ir piedauzība, bet pagāniem muļķība. Bet aicinātajiem, gan jūdiem, gan grieķiem, Kristus ir Dieva spēks un Dieva gudrība. Jo Dieva muļķība ir gudrāka par cilvēku gudrību, un Dieva nespēks ir daudz stiprāks par cilvēka spēku. Dieva vājums pie krusta ir daudz spēcīgāks par varenāko cilvēku. Evaņģēlija muļķība bija daudz gudrāka par grieķu filozofu gudrību. Vislielākais varonis nav tas, kurš iekaro un nogalina, kā domāja grieķi un romieši, bet gan tas, kurš atdod savu dzīvību, lai cits varētu dzīvot. Tā ir evaņģēlija muļķība. Visvarenākais necīnās ar zobenu, bet brīvprātīgi atdod savu dzīvību un tādā veidā kļūst par patieso uzvarētāju. Šīs pasaules kārtībai un sātana gudrībai to nesaprast. Tāpēc arī šeit teikts, tas viņiem izklausās kā muļķība. Tas liekas neloģiski. Bet tiem, kas aicināti, kas iepazinuši Dieva raksturu un Dieva mīlestības būtību, kas ir pilnīgi pretēji šai kultūrai un pasaulē, tas ir Dieva spēks un gudrība. Sekojot Bībelē atklātajam par krustu, sludinātāji par to sludināja, mākslinieki to gleznoja, dzejnieki sarakstīja dzeju par krustu, dziedātāji dziedāja dziesmas par vienkāršā un nicinātā krusta godību.
galdnieki, mūrnieki, namdari izdarināja tik daudz krustu, ka krusts no pazemojošākā kauna simbola kļuva par kristīgās civilizācijas simbolu. Arhitekti krustu novietoja katedrāļu vitrāžu un altāru centrā. Jā, šodien iespējams tas daudziem palicis par mazsvarīgu simbolu, bet vēsturē pasaules nācijām, kuras novietoja krustu savu vērtību centrā, tās tika izmainītas. Tās saprata, ka viduslaiku uzvarošais bruņinieks tomēr nebūs īstais to varonis. Bībele piešķir vārdam varonis pavisam citu nozīmi. Patiesa, vienkārša ticība, kas atteicās zemoties ļaunumu priekšā, kļuva par varonību. Ticība, kas uzvar sātana augstāko ieroci, bailes no nāves. Nodot sev pilnībā Dievam, kas ļauj Dievam tev lietot par labu citiem. Tāda varonība bija Viklifam, Husam, Luteram, Tindēlam, Kalvinam, Noksam un citiem, kur sekoja modernās pasaules veidošanā reformatoriem. Viņi nebija supervaroņi, viņi bija cilvēki, tāpat kā mēs, ar savām kļūdām, ar savām nepilnībām, arī viņu mācībām, bet viņi bija pēcnācēji brutālam un neiecietīgam viduslaiku posmam pasaules vēsturē. Un tomēr viņi spēja kļūt par pionieriem pasaules vēsturē, jo viņi dzīvoja pāri savam laikam, un kā viņi to darīja ar Dieva vārdu. Dieva vārds uzsāk lielāko revolūciju 2. tūkstošgadā. Revolūciju, reformāciju, kuru cita starpā varoņus padarīja par pašuzupurīgiem kalpiem. Kā Bībele ir mainījusi mūsu sabiedrības domu par varoni. Rietumu pasaule vairs nav tāda, kā tā bija 1000 gadu sākumā, pateicoties Bībelei. Mēs saprotam, ka varonis nav tas, kurš ir spēcīgs un pārāks par citiem, un tāpēc var valdīt. Mūsu sabiedrības vērtības ir izmainītas pilnīgi pretēji, pateicoties Bībelei. Ateisti var neticēt Bībelei, tomēr neviens nevar noliegt Bībeles grandiozo iespaidu uz mūsu rietumu kultūru. Arī mūsu valsts Latvija par savu brīvību pirmkārt un galvenokārt var pateikties brīvībai, kas nāk no Bībeles. Bet šeit būtu, protams, jāiedziļinās Latvijas vēsturē, bet ja tur iedziļinās un to pēta un skatās, kā sākās atmoda, kas bija jaunatvieši, kas bija brāļu draudzes, arī tur apakšā ir Bībele, kas deva mūsu valstī brīvību. Noslēgumā vēlos vēl lasīt no Daniela grāmatas. Daniela grāmata spēcīgi atklāja un parāda mums to, ka Dievs nav pasīvi vienaldzīgs par to, kas notiek šajā pasaulē. Viņš ir aktīvs un ar savu garu darbojas kā pie vienkāršiem ļaudīm, tā pie pasaules varenākajiem, kuriem ir vislielākā ietekme. Dievs darbojas caur globāliem procesiem un notikumiem šajā pasaulē. Bībeles iespējas uz mūsu kultūru un sabiedrību ir nenovērtēts, un mūsdienu patiesību nicinošajā laikmetā tas tiek viegliprātīgi nostumts malā. Daudz dzīvo akli, redzot tikai savu šī brīža situāciju bez pateicības Bībeles nenoliedzamajai ietekmei uz mūsu sabiedrības vērtībām un uzskatiem par cilvēka dzīvības un brīvības lielo nozīmi, kas nemaz vienmēr tādi nav bijuši. No kurien šīs vērtības radās mūsu sabiedrībā? Kāpēc šīs vērtības, liela attīstība, labklājība un civilizētums ir sastopams tieši tajās nācijās un valstīs, kuras ilgu laiku ir bijuši pakļautas Bībeles ietekmei? Daniels 2. nodaļā un 20. pantā saka: Slavēts, lai ir Dieva vārds no mūžības uz mūžību, jo viņam pieder gudrība un vara. Viņš liek mainīties laikiem un dzīvei, viņš atceļ un ieceļ ķēniņus, viņš dod gudriem gudrību un saprātīgiem saprašanu. Viņš atklāja to, kas bija apslēpts un neziņā tīts. Viņš zina, kas slēpjas tumsā, pie viņa mīt gaisma. Šī pasaule nav pamesta. Arī globālie notikumi, kas notiek šajā pasaulē, ir Dieva rokās. Un kad 4. nodaļā šīs varenās nācijas, tālaik varenākās nācijas, Babilonijas valdnieks,
Nebukadnecars vairākas reizes bija piedzīvojis Dieva spēku. Tad viņš atzina 4. nodaļas 31. pantā. Es teicu to visaugstāko, es slavēju un pagodināju to, kas dzīvo mūžīgi, kura vara un valdonība ir mūžīga, un kura ķēniņa valstība paliek uz radu radiem. Viņa priekšā pazūd nebūtībā visi zemes iedzīvotāji. Viņš dara pēc sava prāta ar debesu pulkiem un ar zemes iedzīvotājiem. Nav neviena, kas varētu aizkavēt viņa roku un viņam sacīt, ko tu tur dari. Un 34. pantā es, Nebukadnecars, tagad slavēju, godinu un augsti teicu debesu ķēniņu, jo visi viņa darbi ir patiesība un visi viņa ceļi ir taisnība. Viņš var pazemot tos, kas lepnībā staigā. Amen. Augstais un varenais Dievs, mēs zemojamies tavā priekšā, savās sirdīs, savās domās un ielūdzam tevi tur par valdnieku, lai tu vadītu mūsu ceļus un mēs varētu sekot Jēzus pēdās, mācīties no viņa, kā mums būt šajā pasaulē, kā mums pastāvēt savās ikdienas cīņās un savos darbos, savās skolās, un kā mums būt taviem lieciniekiem ar to, kādi mēs esam. Svētī katru kungs, kas ir šeit, un arī tos, kas klausās attālināti ar savu klātbūtni un ar savu īpašu gara uzrunāšanu, lai mūsu sirdsapziņas nepaliek vienaldzīgas, kad lasam tavu vārdu, kad par to dzirdam, un lai tas darbojas pie mums un pāršķeļ mūsu sirds, prātu un domas, un ir mūsu tiesnesis. Jēzus vārdā. Āmen.